arvien tuvāk gadu mijai, mēs, protams, esam svētku sajūtās, svētku trakumā, dāvanas, viesības un nogurums, un relaksētība, un ir daudz brīvu dienu. Bet visā šajā trakumā mēs, protams, domājam par jauno gadu, par vēlēšanām, par to, ko es vēlos sasniegt nākamajā gadā. Un šajā sakarībā būtu kā viena ideja, varu piedāvāt. Iedomājies, ka nākamais gads jau ir beidzies, tu esi gada beigās, šajā pašā dienā pēc gada, un tu atskaties uz to gadu, un tu saki, bija tas, un es to izdarīju mērķtiecīgi, un viss izpildījās. Un pat, ja es kaut ko mēģināju, un tas nesanāca, es zinu, es guvu mācību, es uzzināju, ka šāda lieta nenotiek, notiks kaut kā savādāk. Es esmu saņēmis negatīvo atbildi, bet atbilde ir, ja? Un, protams, ir cilvēki, divu kategoriju cilvēki, kuri domā, ka jaunu dzīvi sāksim no 1. janvāra. Un tāpēc arī visa lielākā daļa, kaut kāda, man liekas, statistika saka, ka 9% no jaunā gada vēlēšanām tiek apņemšanām, teiksim, ja, tiek izpildīti, cilvēki pie tām pieturās ilgāk nekā mēnesi. Ja. Tā kā lielums, vairums kaut kur izčākst pa vidu. Un tas ir viena daļa cilvēku, kas ar 1. janvāri, un ir tādi cilvēki, kuri saka tagad. Un patiesībā nav jau svarīgi, kurā brīdī tu kaut ko sāc darīt, vai izmaini, vai sāc pieturēties pie kaut kā, vai arī vienkārši atmet kaut ko sliktu. Nav jau svarīgi, jo visas dienas ir vienādas. Un tā gadu mija ir galvenokārt kā atskaites punkts, kas mums liek padomāt, ko mēs varētu ar visu šo savu realitāti darīt, ko mēs varbūt darām nepareizi, ko mēs varētu uzlabot. Jā, ir diezgan daudz vielas pārdomām un arī vietas lēmumiem. Man kaut kā sanāk, ka es savus apņemšanās vienmēr sāku izpildīt kaut kādos pilnīgi dīvainos laikos. Nav 1. janvāris, bet vislielākais kaifs ir tad, kad tev kaut kas notiek. Un kad tu to esi izdarījis. Un pēc tam tu tālu jūties, tu lido, tev ir spārni atvērušies. Jauku spārnu!